mūsu planētas cilvēki dzīvo visdažādākajos platuma grādos, arī tur, kur visu gadu nav silts un saulains. Sniegotas ziemas un gaisa temperatūra, kas pārliecinoši noslīd zem 0 grādiem, ir pierasta lieta vairāku mēnešu garumā arī Latvijā. Tāpēc ik vienam no mums ir svarīgi, lai mūsu mājoklis rudenī, ziemā un pavasarī būtu silts. Ar kādiem resursiem mēs varam apsildīt savu mājokli? Nepieciešamība sasildīties cilvēkiem pastāv jau gadu tūkstošiem, un nešaubīgi viens no senākajiem siltuma ieguves veidiem ir koksnes dedzināšana. Protams, arī Latvijā šis ir viens no vistradicionālākajiem siltuma ieguves veidiem. Kas tas bija, ko dedzināja? No sākuma tas bija vai tā pati koksne, vai pēc tam ļoti daudz dedzināja kūdru, kas Latvijā arī ir viens no kurināmā veidiem, kurus varētu izmantot. Un tad jau 60. gadu vidū atnāca no Krievijas dabas gāze. Un tas ir pašlaik vislētākais un pieejamākais kurināmais Latvijā priekš šādām lielām termoelektrostacijām. Siltuma iegūšanai var dedzināt arī dažādus naftas produktus, mazutu vai dīzeļdegvielu. Un vēl pastāv arī tāds populārs degvielas resurss kā akmeņoglis. Taču tās ar saviem kvēpiem un izmešiem visai pamatīgi piesārņo apkārtējo vidi. Pierādījums tam bija Londona, kurā 19. un 20. gadsimtā gan lieli, gan mazi nami tika apkurināti dedzinot akmeņoglis. Rezultātā viņi nokvēpināja savu pilsētu tā, ka visa Londona bija absolūti melna pilsēta. Izskatījās. Un tikai apmēram 1970. gadā viņi pieņēma lēmumu, ka tā nevar un pārtrauc oglus dedzināt un notīrīja mājas, tās ir daudz gadsimtu vecas mājas, būvētas no izrādās baltiem akmeņiem, un visu Londonu pašlaik ir pilnīgi balta pilsēta. Starp citu, kā liecina aprēķini, ogļu krājumi pietiks 300 gadu ilgākam periodam par naftas un gāzes krājumiem. Kāpēc kaut ko sadedzinot rodas siltums? Vienkārši savienojās skābeklis, kas ir gaisā, savienojās ar oglekli, un ogleklis savienojumā pārveidojas par ogļskābo gāzi vai tvana gāzi, ja? Un pie tam izdalās liels daudzums siltuma šajā procesā, šajā pārveidošanas procesā. Un līdz ar to dedzināt var visu to, kur ir klāt ogleklis. Kā var sildīt mājokli, izmantojot elektrību? Ar elektrību ir tā, ka nekas cits tas nav, kā elektrību laiž cauri vadiem vai kaut kādām plāksnītēm metāla, vai arī varbūt kaut kāda cita materiāla, kur ir zināma pretestība elektrības plūsmai, un šis pārvarot šo pretestību izdalās siltums. Jo tievāks būs šis vadiņš, kuram mēs zinām daudzumu elektrības gribam izvadīt, jo vairāk viņš sakarsīs. Patiesībā arī elektriskā spuldzīte ir sildītājs. Vienīgi tajā volframa stieplīte tiek uzkarsēta tik tālu, ka paralēli siltumam tā sāk izstrot arī gaismu. Lūk, šādu te ar elektrību uzsildītu vadu var novietot visdažādākajās vietās. To vadu noliekam dažādās formās. Aizliekam aiz smuka vāciņa, mums iznāk elektriskais radiators. Paliekam zem grīdas, mums ir siltās grīdas elektriskās. Mēs varam vienkārši spirāli dzesēt ar ventilātoru, mums ir siltumpūtēji. Elektrību ļoti daudzās lietās varētu izmantot. Bet viņi ir diezgan dārgi. Ja sildot ar elektrību un iztērējot 1 kW elektroenerģijas, mēs varam iegūt 1 kW siltumenerģijas, tad izmantojot tādu jaunu siltumieguves iekārtu kā siltumsūknis, mēs ar 1 elektrības kilovatu iegūstam jau 3 vai pat 4 kW siltumenerģijas. Kas ir siltumsūknis un kā tas darbojas? Siltumsūknis ir iekārta, kas paņem gaisā, augsnē vai ūdens krātuvēs uzkrāto saules enerģiju jeb siltumu. Siltumsūkņa analogs ir leduskapis, kas ņem siltumu no tā iekšienē ievietotiem produktiem un izvada to uz āru, uz aizmugurējo sienu. Kādreiz pataustiet leduskapja aizmuguri, jutīsiet, ka tā ir silta.
Līdzīgi strādā arī siltumsūknis, kas izmanto zemē ieraktas caurules ar tajās plūstošu siltumnesēju un pārnes zemes siltumu uz pašu siltumsūkņa iekārtu. Un lūk, tieši šajā kastē tie daži zemes iedotie siltuma grādi tiek pārvērsti augstā temperatūrā, kas tad arī tiek nodoti tālāk apkuras sistēmas siltumnesējam. Piemēram, apkuras ūdenim, kas cirkulē pa silto grīdu sistēmu vai radiatoriem. Principā mēs izmantojam tā kā leduskapī izmantojam freonu siltumnesēju, kurš iztvaiko līdz mīnus 42 grādiem. Un viņam, teiksim, ārā mīnus 20, viņš obligāti nav jāierok. Tas siltumsūknis jāieliek. Jāierok zemē, viņi var ielikt tepat laukā, vienīgi tas efekts būs mazāk. Ja? Viņam ārā mūsu mīnus 10, 15 liekas silts. Ja? Un tas freons iztvaiko un atdod to ārā siltums, to starpību starp viņa 40 grādiem iztvaikošanu un to temperatūru, kas ir pēc 40 grādiem, nestrādā neviens siltumsūknis. Starp citu, pat pieminēto saules enerģiju siltumu mēs varam pielietot arī tiešā veidā, uzstādot uz mājas jumta, piemēram, šādus siltuma kolektorus. Tie ir īpaši bloki ar caurulītēm, ar kuriem mēs varam sasildīt, piemēram, silto ūdeni ikdienas vajadzībām. Tātad pie siltuma var tikt gan dedzinot krāsnī dažādus degmateriālus, gan ar elektrisko siltītāju palīdzību, gan ar dažādu veidu siltumsūkņiem. Ar kādām metodēm saražotais siltums tiek izplatīts mājoklī? Izplatīt siltumu pa māju var ar gaisu. Principā izplat tikai ar gaisu, teiksim, ja, ja tā pa lielam ņem, bet šo gaisu var vadīt pa cauruliem, teiksim, ar siltumu kanāliem. Tas ir praktiski vislētākais, visātrākais un tā no vienas puses ir kā ekonomiskākais. Bet viņam ir vairāk trūkumu. Teiksim, skaņa pa visu māju izplatās, putekļu kustība, ja, tā konvekcija saucamā. Otrs ir, teiksim, var izlikt siltumnetēt radiators ar saliktu. Un, ko, protams, es uzskatu, ka visprātīgāk, ja, teiksim, mūsdienās likt siltās grīdas. Siltā grīda, viņa pret radiatoru pirmkārt ir jau ekonomiskāka. Siltumu, teiksim, atdevu ziņā uz pa 20–30%. Silto grīdu darbības princips ir grīdas slānī iebūvētas caurulīšu cilpas, pa kurām tiek dzīts siltais ūdens. Un ņemot vērā, ka šādi te jau vai visa dzīvokļa grīda kļūst par vienu lielu radiatoru, tad šajā apkuras sistēmā vairs nav jācirkulē 50–60 grādu siltuma ūdenim, kā tas ir klasiskajos radiatoros. Te pietiek ar 30–40 grādiem, lai mājās būtu silti, bet lai ar tausti no grīdas šo siltumu sajust nevarētu. Viņas ir patīkams uz viņām staigāt ar basām kājām un tam līdzīgi. Ja? Un katrā gadījumā visa higienistu pārliecība, tie, kas pēta cilvēka labklājības apstākļus, konstatē, ka cilvēkam būtu vēlams, lai viņam galva būtu vēsumā un kājas siltumā. Visbeidzot, ir būtiski saprast, ka apkuras sistēmas izveide ir īsta zinātne. Vispirms siltumtehnikas inženierim jāveic ļoti sarežģīti teorētiski aprēķini, kuros noskaidros siltuma zudums caur konkrētās mājas sienām, logiem, durvīm, griestiem un grīdu. Un tad jau ir iespējams konkrēti matemātiski aprēķināt, cik jaudīga un liela apkuras iekārta mājoklī ir nepieciešama, cik liela radiatoru un kādā platībā jāuzstāda silto grīdu sistēma.